27. novembrī Talsu bērnu un jauniešu centrā notika jauniešu fórums "Tavs viedoklis iedvesma rīkoties". Fórums Talsu bērnu un jauniešu centrā notika pavisam neformālā gaisotnē, bet tika diskutēts par jauniešiem aktuālām tēmām. Aktīvie jaunieši fóruma laikā strādāja grupās, lai apskatītu kādu konkrētu tēmu, meklētu tās plusus, mīnusus un risinājumus. Bet pirms darba grupās jaunieši prezentēja šajā gadā īstenotās iniciatīvas, kuras finansiāli atbalstīja Talsu novada pašvaldība. Aicinu arī jauniešus izmantot šo iespēju, un arī nākamgad, kad tiks izsludināts konkurss, domājiet jau tagad, kas ir tas, ko jūs gribat darīt. Jo ir iespēja uzrakstīt pavisam vienkāršu pieteikumu formu un tā kā īstenot dažādas idejas. Un tā kā to arī jaunieši pierādīja, ka tas ir viegli izdarāms un dažādas lietas, tā kā principā gandrīz jebkas, kas ienāk prātā. Jauniešiem dienas laikā bija iespēja diskutēt par 7 dažādām tēmām. Jauniešu līdzdalība, jauniešu informētība, infrastruktūra, jauniešu neformālā un interešu izglītība, jauniešu brīvais laiks, jauniešu veselība un drošība un jauniešu nodarbinātība. Katrā no šīm grupām bija līderi, kuri palīdzēja ar tēmas izprašanu un ideju ģenerēšanu. Es biju grupā par līdzdalību, kurā biju kā organizators, varētu tā teikt. Visvairāk tika aprunāts par pašpārvalžu darbību, jo tagad ir tā, ka vairāk pašpārvaldes skolās ir tas, ka viņas organizē pasākums, bet pašpārvaldē vajadzētu darīt arī pārstāvēt audzēkņu skolēnu intereses, un tad līdz ar to tas vairāk vai mazāk netiek skolās darīts, vairāk uz tiem pasākumiem. Un otrs bija punkts tāds par brīvprātīgā darba atrašanas iespējām, kur to meklēt un kur to atrast, un vai ir kur vispār. Tā kā tie bija tie 2 svarīgākie punkti, pie kuriem. Un arī jauniešu pasivitāte bija arī viens no tiem. Ir, kas ir aktīvi un ir, kas ir pasīvi. Ir aktīvi jaunieši uz pasākumu organizēšanu, tā pašā laikā arī būs pasīvie, kas ir. Un ir tāpatās arī uz pasākumu apmeklēšanu ir pasīvie un ir aktīvie. Es biju grupā jauniešu līdzdalība, un mēs diskutējām par brīvprātīgo darbu, par dažādām jauniešu organizācijām, kurās var jaunieši piedalīties, un kādas ir problēmas un kādi ir risinājumi. Par brīvprātīgo darbu ir tādi, ka nav informācijas, kur to var darīt, un kuriem uzņēmumiem, iestādēm vajag brīvprātīgos, lai palīdzētu. Un risinājumi ir tie, kas ir veikuši to brīvprātīgo darbu, var informēt citus, iet uz skolām, veidot diskusijas. Katrā grupā jaunieši atrada gan plusus, gan mīnusus un savus risinājumus prezentēja pārējām grupām, parādot nelielas etīdes. Dažu jomu problēmas pārklājās, līdz ar to akcentējot lietas, pie kurām jauniešiem pašiem vajadzētu piestrādāt un atrast veidus, kā mīnusus pārvērst par plusiem. Man liekas, ka katrā no šīm tēmām bija kādas lietas, kas viņiem vairāk bija aktuālākas. Noteikti, ka jauniešiem viena no lietām, ko es saklausīju, ir tāda liela problēma darba atrašana, arī tas, ka bieži vien darbinieki tiek paņemti paziņas, nevis tiek izsludināts konkurss un paņemts tiešām labākais iespējamais kandidāts. Tā man likās tāda viena problēma, ko jaunieši izteica, jo tas arī notiekot vasaras darbu, meklējot jauniešiem un iegūstot pirmo darbu pieredzi, kas, man liekas, nav tāds labs rādītājs jauniešus ievedot tā kā darba dzīvē, ka visi var tikai ar sarunāšanu dabūt gatavu. Tas, domājot par to, bet bija vairākas problēmas. Principā katrā no jomām bija vairākas lietas. Tā varbūt tikai viena, ko iztver gan par informētību, ka jauniešiem varbūt vai kādu aplikāciju, ka viņi pazūd šajā lielajā informācijas gūzmā, infrastruktūrā par vietu, kur jauniešiem atpūsties, uzcept desu, tāds parks vai piknika vieta vai tādas lietas. Un, tā kā katrā no viņām bija kādas lietas, kuras izcelt vienu, ka tā tikai būtu, tas tā kā īsti nebūtu. Jauniešu fórumu apmeklēja aktīvie jaunieši, bet grupās tika runāts par to, ka joprojām ir daudz jauniešu, kuri nekur neiesaistās, un viens no risinājumiem būtu viņus vienkārši ņemt līdzi uz dažādiem pasākumiem. Fórumā sakrātās idejas un risinājumi tiks apkopoti, lai tos tālāk varētu praktiski izmantot. Nākamgad beidzas šobrīd esošā Talsu novada jaunatnes attīstības stratēģija, kas ir no 2011. līdz 2015. gadam, un nākamgad, lai sāktu kvalitatīvi uzsākt šo darbu pie nākamās stratēģijas, kas būs no 16. līdz 20.
gadam, tad jau sākam saprast, kas tad ir tās lietas, kas ir, kas nav, un ko varbūt varam atrisināt jau varbūt nākamā gada laikā, vai varbūt pavisam ātri. Lai kaut ko mainītu un problēmas risinātu, jauniešiem pašiem ir aktīvi jāiesaistās dažādos procesos. Nevajadzētu baidīties ar savām idejām vērsties pie dažādām organizācijām un novada pašvaldības. Fórumu apmeklēja arī Baiba Demberga, Krists Rudaks, Talsu televīzija.